Labdien! Jūs jau noskatījāties video par to, kā var piereģistrēties mūsu mājaslapā un apskatīties kruīzus. Ceru, ka jums kruīzi ir patikuši un gribat būt mūsu kluba biedrs vai partners. Un, lai to izdarītu, tātad ir jāapmaksā biedra vai partnera samaksa. Tātad jums parādīsies šādas te kvītis. Jūs varēsiet izvēlēties, kuru no statusiem jūs vēlaties. Vai nu būt tikai par biedru, krājot katru mēnesi pa $100, kuri pārvērš kruīzu dolāros un dod jums ļoti liels atlaides. Vai arī piemaksāt vēl arī klāt licenci, tā ir vienreizēja maksa $195, lai jūs varat ne tikai krāt, bet lai jūs varat arī iegūt bezmaksas ceļojumus un partnerību, lai jūs varētu arī pelnīt un varbūt, ka pat veidot savu lielāku vai mazāku biznesu šajā projektā. Tātad, ja jūs gribat tikai ceļot un neko darīt negribat, izņemam šo te ķeksīti ārā, jums šī summa samazinās uz $100 un spiediet tālāk zaļo pogu turpināt maksājumus. Bet es uzskatu, ka tomēr daudz prātīgāk ir uzaicināt 5 cilvēkus šai klubā, lai jums pašam ceļojumi jau būtu pavelti. Izdarot nelielu darbu, jūs gūstat ļoti labus rezultātus, pat ja jūs tālāk neturpinat šo visu kā savu biznesu un ienākumu avotu. Tātad vienu reizi jūs samaksāsiet šos licenci $195 apmērā, pēc tam reizi gadā licenci ir jāatjauno, bet summa jau ir 2 reiz mazāka, un tātad jūs jau cento būsiet atpelnījuši ar savu izdarīto darbu. Tātad spiežam zaļo pogu turpināt maksājumu. Jums parādās dažādi apmaksas veidi, dažādas kartes, arī bankas pārskaitījums var būt, bet bankas pārskaitījums manā uztverē ir ilgāks un netik ērts. Ir arī dažas kriptovalūtas, ar kurām var veikt maksājumu, bet šoreiz mēs maksāsim ar parasto karti, vai nu Visa vai Mastercard. Ja jums ir šī karte piesaistīta Swedbank kontam, tad noteikti pārliecinieties, vai karte ir reģistrēta drošiem pirkumiem internetā. Ja nav, tad lūdzu piereģistrējiet, citādāk maksājums neaizies. Citām bankām šāda te prasība obligāti nav. Tātad šeit jūs varat nomainīt eiro uz dolāriem, jums būs izdevīgāks konvertācijas kurs, un arī, ja jūs nedzīvojat Latvijā, varbūt jūs dzīvojat Anglijā vai kaut kur citur, kur jūs saņemat ne eiro un ne dolārus, jūs nevarat šeit mainīt uz pondiem vai kādu citu valūtu, bet jebkurā gadījumā ir izdevīgāk nomainīt uz dolāriem, jo jūsu valūta, kas ir jūsu valstī, konvertēsies pa taisno uz dolāriem, nevis caur eiro vēl uz dolāriem. Tātad nomainam valūtu, turpinam pogu. Šeit tālāk jūs ierakstat savu vārdu un uzvārdu tā, kā ir uz kartes, kuru jūs izmantojat. Jūs šeit varat ierakstīt derīgumu termiņu, mēnesi un gadu, un šeit tos 3 cipariņus, kas ir kartes otrā pusē, tātad jūsu slepenais kods. Maksāt varat gan ar savu karti, gan ar kādu no savu ģimenes locekļu kartēm, vienīgi, protams, jums jābūt saskaņošanai, kā jūs izmantojat šī ģimenes locekļa karti. Tad, kad viss ir ievadīts, spiežam akcept, un tad jūs jau sistēma pārvietos uz kabinetu, kurš jau būs kā biznesa kabinets ar video materiāliem, video rullīšiem, daudz vairāk noderīgas informācijas, un, protams, kad arī mēs jūs uztversim jau savādāk, kā savas komandas biedru vai partneri, mums ir burvju vārdiņš kopā, tā kā mēs noteikti sazināsimies, palīdzēsim jūs sasniegt to rezultātu, ko jūs vēlaties iespējami ātrākā laikā, vai arī vienkārši palīdzēsim izprast, kā labāk un ērtāk rezervēt, vai palīdzēsim izprast mūsu kabinetu un dosim tos padomus, ko jūs paši gribēsiet. Visiem jums gudrus lēmumus un gaidām mūsu komandā pēc iespējas ātrāk, jo dzīve negaida, laiks skrien uz priekšu. Jo ātrāk jūs šeit būsiet, jo ātrāk brauksiet skaistos ceļojumos ar lielām, labām atlaidēm. Visiem jauku dienu!